Lenordi šeit Riga Foodā. Šeit, protams, jūs redzat to, ko Lenordi ir vēlēsies pateikt šajā izstādē. Uzsvars uz to, kas mums visiem ir ļoti svarīgs, uz veselīgumu. Gan maizē, gan konditorijas izstrādājumos, gan saldējumā, gan banketos. Lai ar kādas krāšanas dekorācijas mēs liktu, lai cik pufīgas maizītes mēs ēstu, mēs tomēr kaut kur visu laiku domājam par veselīgumu. Tas ir arī tas, ko mēs gribējām šajā izstādē aiznest līdz apmeklētājiem. Esam labi sagatavojušies, lai visi, kas šeit pienāk pie mūsu stenda, gan tie, kuri vēlas nogaršot, gan tie, kas vēlas piedalīties prezentācijās, degustācijās, gan arī mūžam steidzīgie klienti, kam ir laiks, bet tikai tik daudz, lai paņemt receptes, lai tie arī pie mums iegūtu šīs ziņas, šo domu, gan par TTT produktiem, tātad par miežiem, auzām, rudziem un kviešiem pārstrādātiem dažādās frakcijās, gan par multisēklu maizi ar zemu glikēmisko indeksu, gan par bakals trifeļu glazūrām, 5 produkti vienā, gan par ļoti izcilajām dekorželējām no bakals. Bet visiem maizes cepējiem Lenordi piedāvā kādu interesantu jaunu produktu. Tie ir TTT produkti, ko piegādā mums zviedru izgatavotājs, zviedru dzirnavnieks Skønem Malen. Zviedru valodā šī abreviatūra nozīmē spiediens, laiks un temperatūra. Tātad graudi tiek apstrādāti noteiktu laiku, noteiktā temperatūrā un noteiktā spiedienā. Un apstrādājot šajā brīdī graudi iegūst īpašību uzsūkt sevī 2 reiz vairāk ūdeni nekā paši sver. Līdzīgi tā kā skudra var panest 5 reiz vairāk nekā pati sver, tad šajā gadījumā graudi, ūdeni arī var uzsūkt 2 reiz vairāk nekā paši pēc svara ir. Un šos produktus mums rekomendē pievienot mīklām, tradicionālām mīklām, neko pat nemainot receptūrā, līdz 20%, miltus līdz 10% no miltu svara, ko mēs liekam konkrētajā receptē. Un milti tātad dod, ko mums pirmkārt šī ūdens uzsūkšana kopumā dod katram ražotājam ekonomiju, jo vairāk ūdens, jo mēs iegūstam lielāku gala rezultātu, tātad lielāku produktu daudzumu mēs varam izgatavot un pārdot saviem klientiem tālāk. Bet, ja jūs interesē konditorijas izstrādājuma izgatavošana, arī šeit ir jaunumi. Tās ir Bakels ražotās šokolādes un šokolādes krēma trifeles, kā arī dekorželejas, kas ir paredzētas kūku virsmu pārklāšanai. Šīs šokolādes krēmi ir uz augu tauku bāzes, nav ar kakao sviestu, bet ir uz augu tauku bāzes. Krēmi gatavi lietošanai pārklāt kūkas, keksus, citādāk veida konditorijas izstrādājumus, un arī viņus var putot, izmantot kā krēmus. Un dekorželejas ir visas želejas, ar kurām var glazēt tortu virsmas. Viņas ir ar dažādām garšām, dažādās krāsās, un tās ir lietas, kas pasargā kūku no izžūšanas. Lenordi ar skumjām paziņo, ka arī šis Riga Foods tomēr beigsies. Bet ar prieku mēs atzīmējam, ka tie, kas apmeklē mūsu stendu un arī visu izstādi kopumā, es domāju, šogad ieguva vēl vairāk zināšanu, idejas un iedvesmas. Un tiešām ar lielu prieku paziņojumu mēs tiekamies atkal. Mēs jūs gaidām 4. oktobrī, gaidām pie sevis Lenordijas mācību ceptuvē.